Ābece 6 drosmīgi pirmklasnieki un jaunie zinātnieki satikās pie viena galda, lai noskaidrotu, vai tiešām pirmā grāmata Ābece ir viegli uztverama un bērnam interesanta. Pirmkārt, tas ir ļoti interesanti paskatīties, kā bērni lasa ābeci, jo mēs neesam pētījuši bērnus, un tieši Ābece ir pirmā grāmata, ko viņi lasa, un tieši bērni ir tikko iemācījušies lasīt, un kā tas vispār notiek, tīri tā kvalitatīvi. Ar īpašu iekārtu, kas seko bērna acu kustībām, var noteikt dažādas lietas. Šī iekārta, acu kustība pieraksts, viņa pieraksta tieši, kur bērns skatās un cik ilgi lasīšanas laikā. Un ir tā, jo ilgāk lasa, jo sarežģītāks ir teksts, vai arī viņam pašam tā kā grūtāk lasīt ir. Sākām ar pirmās klases skolniekiem, lai apskatītos jau pašā sākumā, kā viņi lasa, kā viņi uztver tekstu, kam viņi pievērš uzmanību bildēm vai tekstam, cik raiti tas notiek, lai priekšlaicīgi, teiksim, varētu jau varbūt paredzēt vai saprast, ko vajadzētu uzlabot, lai bērniem, skolniekiem tas vieglāk būtu uztverams. Tas ir izaicinājums gan bērniem, gan pašiem pētniekiem. Vairāki uzdevumi, lasīšana, bilžu aplūkošana un sekošana līdz kustīgiem punktiņiem, tas viss sagaida mazos ķiparus. Tagad mēs no sākuma pamēģināsim sadraudzēties, vai tu sadraudzējies ar ekrānu, ja? Vai tur, kur tu skaties, tur arī viņš saprot, kur tu skaties. Tev jāskatās tajā baltajā punktiņā pa vidu, un tad viņš pārvietosies pa ekrānu vēl vairākās vietās un galvu nekustinot, tikai ar acīm jāskatās. Ja? Tad es skatījos iekšā, nevienu nepazūdu, bet tā vidējā būmīgs jādalījās divās daļās. Kurējā? Vidējā. Sāk sadalīties, ja? Jā, divās daļās. Un tā es tevi redzu, ko tu jau tādu. Tagad es iedīšu pogu un būs bildīti, ja? Es redzēju stāvu to, kur, ja? Kas tā ir pa grāmatu? Ābece. Mums jau skolās vairs nav tādas, ja ne? Maziem bērniem ābeces ir, ja? Katram bija jāizlasa arī vairāki dzejoļi. Kādu dienu zaķu tēvs stiepa lielu burkānu. Mazie zaķeni klāt. Tiem bija lieli prieki. Iedod, tie sauca. Divi kaķi tev ķēra pele muka, lai iemuka alā. Ārā lija. Alā bija silti un labi. Kad eksperiments beidzies, bērni atzīst, ko tādu viņi vēl nebija piedzīvojuši. No sākuma bija ar acīm jāsako pakaļ punktiņam, un tad man bija jālasa, un tā ik pēc vienas reizes. Nebija grūti. Man bija bail. Es neko tādu nebiju darījis. Es lasīju par zaķiem un milzi. Man gāja labi, un man patika, kā bija jālasa, un man arī patika, ka bija jāsako pakaļ punktiņiem. Man liekas, ka tie onkaļi bija gudri. Zinātnieki un bērnu psiholoģi, analizējot rezultātus, vēlas noskaidrot, vai teksts tiešām ir tik grūts, vai pie vainas ir lasīt prasme, un veidot grāmatas atbilstoši vecumam un spējām. Tas noteikti ir viens no mūsu mērķiem, tieši izpētīt, kā bērni lasa, kā ir izkārtots teksts, cik viņš ir viegls vai grūts. Un tieši arī par attēliem runājot, vai attēli tur vispār iedarās, vai viņi tam pievērš uzmanību, un pēc tam runāt arī ar izdevējiem un dot savus ieteikumus, kā optimizēt. Kādi būs eksperimenta rezultāti, to mēs redzēsim jau nākošajā nedēļā. Mēs prognozējam, paredzam, ka rezultāti visnotaļ varētu būt ļoti interesanti, jo šāda veida eksperiments tika pirmo reizi veikts. Bēbis Prāns, Imants Zaķītis, Tautas balss.